uzvednis ir par nākamo principu. Lietosim tehnoloģijas atbildīgi. Saprast, ka šī iekšējā balss var būt tikai tik stipra un spēcīga, cik mēs tai atļaujam būt. Un, ja mūs novērš ar kaut kādu ikdienas piekļuvi pie tehnoloģijām, ja jūs sapratāt visi sociālie tīklumi, iet runa vispār datoriem un datorspēlēm un visādas tehnoloģijas, ja? Televizoru ieskaitot, tad mūsu pasaule, mūsu univers, ja katram ir savs univers, tā pasaule, ja? Pat neatpazīs šo iekšējo balsi, tāpēc, kā mēs esam tik ļoti traucēti, ja, ka tā balss tiek traucēta. Tāpēc mums šī tehnoloģija ir jālieto ar limitēšanu un ar kontroli. Un tas aizved līdz nākamajam principam. Tā kā princips ir ļoti īs, ļoti vienkāršs, un darot šo uzdevumu, domāsim par to savu iekšējo balsi. Cik labi mēs viņu dzirdam, cik labi mēs ļaujam sev viņu dzirdēt, kādā veidā mēs esam savienotas ar šo iekšējo balsu. Un tas ir saistīts arī ar šo te nākošu uzdevumu. Lietosim akrila krāsas. Vairāk par to smalkāk, ja jūs gribat zināt, tad skatieties tortes sistēmas video. Bet ja jūs vienkārši darīsiet, tad arī ir ok. Līdzīga sistēma, tāpat kā arī par iekšējo kritiķi, tāpat tās arī vēl daudz citu uzdevumu, arī ko attiecībējās mēs darījām. Vispirms uz tā pamata mēs uzrakstījām tekstu. Un kā mēs atspoguļosim šo principu? Šī reizē vispirms rakstīšu ar tinti. Pēc tam es izvēlējos 3 krāsas no triādes. Atceramies, ka krāsas ir arī, ja viņām pieejauc balto un melno. Tās pašas krāsu gammas, tikai gaišinātas vai tumšinātas vai neutralizētas. To skatāties krāsu eksplozijā. Un tās krāsas es uzrulēšu ar šo rullīti. Viņi patīk tas veids, kādā veidā viņi uzklāja. Bet, ja viņi nav pieejami, tad es kādreiz arī lietoju šos. Tāda veida tie no depo un tādiem veikaliem. Bet ar šiem ir, ja ar viņiem rullē, tad viņi noklāja tādā, tiešām viņi noklāja to kārtu. Liela laukuma viņi aizvieto otiņu, kad nav jātērē laiks, bet viņi savādāk klājas. Un tad uz šīs te virsmas, pēc tam, kad būs krāsām noklāt, un ja mēs klājam tādas krāsas kopā, kuras var veidot dublīšus, arī par to skatieties arī krāsas eksplozijā par dublīšiem. Tad uzklājot krāsas, mēs pa starpām viņas žāvējam. Jo, ja mēs uzklājam vienu tādu krāsu, kas ar otru veido dublīšus, brūno toni, tā darbs paliek ar tie laukumi ar brūnām maliņām. Un dažreiz tas ir interesants efekts, bet pārsvarā ir tā, ka tā krāsa nav pievilcīga un tad darbs izskatās tāds samačkārts. Un tad, kad tas būs nožāvēts, pēc tam šī lapā vispirms uzrakstīt savas domas par to principu, tādā ziņā, ka tas princips uzrunā un padomāt, ko tas princips saka attiecībā, kad es lietoju tās tehnoloģijas, kas manī notiek. Un piemēra dēļ, skrolējot, šis te viss tiks noklāts. Tur ir rakstīt veselu dienas grāmatas tekstu. Tas viss ir tavā ziņā. Un tagad es uzlikšu šīs te krāsas, un pēc tam tās krāsas liekot tajā procesā, es arī domāšu, ko es varu simboliskā veidā uzlikt. Tu vari uzzīmēt, vari uzlīmēt pēc tam, kas tevi atgriezīs atpakaļ tajā momentā, tajā mirklī. Tāds, tā, tinkšs, un tu esi atpakaļ, jo tu atceries šo te. Tas var būt arī apsolījums sev, kad tu uzraksti, kad tu uzliec kaut kādu bildi, kāds tam būtu sakars ar to principu. Atrodi savu vārdu, kas tev palīdzēs ievērot šo principu. Pārējais būs uzlikts uz pātrinājumu, un tiekamies mēs nākamajā video.